Jelgava atkritumi viena no dārgākajiem valstī. Tas ir tas prioritāts izvērtēt. Ja? Ok, mans jautājums ir sāpīgs, bet uzzini, ka viņam ir varbūt vēl sāpīgāks jautājums. Mazais monopolists ir neefektīvs un viņš ar nevienu nekonkurē. Monopolists, lūk. Viss uz papīra ir kārtībā. Tie var, man ir nauda, strādāsim. Faktiski Jelgavas tā galvenā problēma ir būt par to Rīgas guļamrajonu. Ja? Visu laiku neko nezināja par sabiedrības līdzdalību un pēkšņi viņi ir deputāti. Un man šobrīd ir 22 cilvēki praksē. Tas ir pārpārtīgi daudz. Un Jelgava arī varētu šajos 3 segmentos teikt, Grāns, mēs gribam, lai šeit rodās šādas darba vietas. Mēs vienkārši šeit dzīvojam, un mēs redzam, ka var kaut ko darīt savādāk. Šodien pie mums ciemos esam uzaicinājuši vienu no aktīviem Jelgavas aktīvu politiskās partijas pārstāvjiem, Mārtiņu Štālu. Sveicināt. Es lasīju, es domāju, ka tu esi pats galvenais. Partijā? Nu, jā. Es esmu 2., 3. galvenais. 2., 3. Valdē, tu esi valdē, bet Jelgavā... Jā, tad partijai mums ir valde, 7 cilvēki, valdes priekšsēdētājs un 2 vietnieki. Un es esmu viens no vietniekiem. Tad jaunā konservatīvā partija. Mums ir ciemos šodien liels šīs partijas čiekurs. Tāpēc mums gribētos parunāt par tādu tēmu, par Jelgavas tādu nākotnes redzējumu, kāds tas būtu tieši no jūsu JKP skatījuma pozīcijām, jo cik es esmu komunicējis arī ar tevi un citiem, diezgan tāda punktuāla un sakarīga, saprātīga pozīcija attīstībai. Mēs vairāk gribētu zināt no tādas apkaimes iedzīvotāju skatu punkta. Mums tur varbūt baigi neinteresē tur lielie jautājumi, bet tīri, kā jūsu JKP vispār skatās uz tādām apkaimes biedrībām, pilsētā apkaime, cilvēki, kur sanāk kopā kaut kādi risina savus jautājumus sadarbībā ar domu? Labi, es tad no tā plašā redzējuma uz šaurāk. Ja, tad pirmkārt, tā ideoloģiskā bilde mums partijā ir centriski labējie. Tas nozīmē, ka mēs atbalstam tādu privāto iniciatīvu. Tā ir uzņēmēja darbība, tas ir biedrības, tā ir demokrātija, šis te viss. Uzņēmēja darbību mēs atbalstam mazais vidējais uzņēmējs. Ja ir, teiksim, tur attīstībai, kam interesē lielais biznes, tad mūsu uztverē lielais biznes pats tiks galā. Un tas mazais vidējais ir stimulējams, respektīvi viņiem vajag noņemt šķēršļus un viņu veicināt. Pašvaldības mērogā tur ir 2 lietas. Pašvaldības bieži vien tā ļoti vienkārši, lai nodrošinātu pakalpojumus saviem iedzīvotājiem, uztais uzņēmumu, un tad tas uzņēmums ļoti slikti veic savu darbu, jo viņš ir tāds politiski motivēts. Saucās SIA, bet viņš ir politiski motivēts. Līdz ar to viņš kā uzņēmums nepelna un nav tāds efektīvs ekonomikas dalībnieks. Ja? Piemēram, šī gadā pašvaldība dod 3,4 miljonus saviem uzņēmumiem vienkārši dotāciju. Papildina ar naudiņu šos uzņēmumus, lai viņi varētu eksistēt. Un brīvajā tirgu nebūtu šāda problēma, tāpēc, ka viens uzņēmums, kurš nespēja dzīvot, viņš iet prom, un apmēram puse no visiem uzņēmumiem strādā ar zaudējumiem. Bet tie ir privāti zaudējumi. Ja? Tur nemācēja saimniekot, tu bankrotē. Pats vainīgs. Jā, pašvaldības uzņēmums nevar zaudēt. Šajā konkurences cīņā viņam pašvaldība vienmēr iedos naudiņu. Ja, tas pats ir ar valsts kapitāla sabiedrībām. Vienmēr iedos naudiņu. Un šis ir tas pašvaldības mēroga uzdevums, ko es teiktu, atbrīvojieties no šī un veicat savas funkcijas. Jo tad, kad tu atdod šo te pašvaldības kapitāla sabiedrību brīvajam tirgum, tu viņu beidzot var kontrolēt. Tev ir līguma attiecības, un tu teiksi, ja tu nedari savu darbu, tad mēs ar tevi lauzīsim līgumu. Ja tu vari piedraudēt. Tas ir tas plašais skats. Bet līdz ar to, vai noņemot šādu subsīdiju saucamo no pašvaldības, vai tas pakalpojums
nekļūst dārgāks. Šeit ir stāsts par to peļņu. Bet peļņa ir motivācija uzņēmumiem strādāt efektīvāk. Tad kāda motivācija ir pašvaldības kapitāla sabiedrībai? Tikai tik, cik iedzīvotāji viņus tur rāja, lamā, deputāti lamā, bet šie politiskie lēmumi nav ekonomiski. Viņi pasaka, tagad jūs darat tā, tarifi būs šādi. Nevis optimāli, kas būtu ekonomikā optimāls, bet tajā politiskajā vienošanās ceļā noteiktas cenas, noteikta pakalpojumu kvalitāte, un tas viss ir neefektīvi. Tāpēc, ka nav šīs peļņas motivācijas, vismaz formāli, jo bieži vien, protams, kāds tur pa vidu kaut ko sev var iegūt, bet šīs te peļņas motivācijas nav, tad tas uzņēmums ir neefektīvs. Tā kā es teiktu, ka tomēr nav tā, ka mēs šo te peļņu pārdalam iedzīvotāju labā. Tas tā nenotiek. Notiek tā, ka tas mazais monopolists ir neefektīvs un viņš ar nevienu nekonkurē. Monopolists, lūk, tas ir jautājums, jā. Ja jau vēl būtu iespēja izvēlēties, es varu iedomāties, pa kuru tu tā kā domā šobrīd arī tur uzņēmumu. Ja jau būtu iespēja izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, būtu eleganti, bet šobrīd, ir kā tu saki. Protams, tukšā vietā uztaisīt konkurenci ir ļoti grūti. Tas ir mērķtiecīgi jādara. Es pats kādreiz valsts pārvaldē strādāju, un man ir tad valdība izdomājusi, tev ir jāstrādā ar šo pakalpojumu sniedzēju. Viss uz papīra ir kārtībā. Tie var, man ir nauda, strādāsim. Viņiem nav tas pakalpojums. Un caur finansēšanu pakāpeniski es pērku to pakalpojumu, kamēr viņš tur izveidojas. Tad pašvaldība varbūt tiešām viņiem tik ilgi ir bijis tas monopols, ka te pretī nav neviena privātā. Un viņiem ir mērķtiecīgai stratēģijai jābūt. Piemēram, ja mēs runātu par atkritumiem, tur ir kādam pretī jārodas, kādam ir šī infrastruktūra jāizveido. To var izdarīt ar ilgtermiņa līgumiem, lai tam privātam atmaksātos šīs te investīcijas. Ja šo nemāk izveidot, tad iet šo vieglāko ceļu, mēs uztaisīsim pilnsabiedrību, pieaicināsim kaut kādus profesionāļus klāt, un tad jau mēs ar līguma attiecībām regulēsim pēc vajadzības. Tas ir mehānisms, kas jau parādās tarifos. Tad Jelgavā atkritumi viena no dārgākajiem valstī ir. Tāpēc, ka šo mehānismu neregulē tirgus principi, bet šīs te līguma attiecības. Labi, tu to dodot privātajiem, bet, piemēram, tādi biedrību atbalsta mehānismi, kas ir līdz šim arī paredzēti tur budžetā, līdzdalības budžeti, ir kaut kādi projektu naudas biedrībām, kā uz to? Tur tātad vairākas idejas ir šajā virzienā. Pirmkārt, viena ideja, kas mums ir citās pašvaldībās, ne Jelgavā, ka, piemēram, jauniešu lietu speciālisti, kā varbūt deleģēt funkciju biedrībām. Tāpēc, ka biedrības jau tāpat strādā, viņas piesaista projektu naudas, viņas ikdienā dara to no biedru finansējuma, jau kaut kāds darbs dara. Un šeit ir kaut kāda tā sinerģija, ka viņi jau tāpat strādā ar jauniešiem. Un tad nodot šo pašvaldības funkciju viņiem, tad tas redzējums ir jau daudz plašāks, nevis tikai tīri, kur atmet 300 eiro projektam, kur visi priecīgi par 300 eiro, es pat nezinu, ko var izdarīt. Jā. Bet jau skatīties plašāk ar deleģējumu funkcijām, nodrošināt to biedrību darbības, to jomu. Jā. Manuprāt, ļoti... Negribās teikt šo vārdu progresīvi. Bet... Progresīvi, jā, kaut kādā ziņā varbūt progresīvi, bet galvenā ideja ir tāda, iedot tam, kam ir motivācija. Jo tad, kad tu pieņem darbā cilvēku, tad viņa motivācija ir atalgojums. Ja? Viņš dod man atalgojumu, ja? un 5 es gribu iet mājās. Ja? Un biedrība, kas jau savos statūtos ir ierakstījis, ko viņi darīs, viņiem tā motivācija ir. Ja, viņi varbūt pamainīsies, tur valdes locekļi, vēl kaut kas, kurš būs aktīvāks, kurš mazāk aktīvs. Bet tās ir pavisam citas attiecības nekā, ja tur pašvaldība ir nosēdinājusi vienu atalgotu cilvēku, kura motivācija ir, kamēr viņam maksā. Pie mums nav vienu, mums ir... mums ir daudz. Bet labi, kā jūs skatījums ir uz tādām apkaimes biedrībām? Jo, mans piemērs ir Rīga, ja, kur Rīgā ir, tur ir pie 50 apkaimes biedrībām.
Bet tie cilvēki savās tajās biedrībās, viņi tur komunicē savu to apkaimi, uztur, tur organizē kaut kāds pasākums savstarpēji. Tur mums arī tagad draugi Čiekurkalnu biedrība vēl. Interesanti. Un kā uz to, jo mūsu, kā Jelgavas līnijas biedrība, arī ir tāda doma nākamo periodu kaut kādu motivēt Jelgavā, lai ir vairāk tādas apkaimes biedrības, kur tomēr to, kurš labāk zina to vietējo situāciju, kā ne tas, kurš tur dzīvo. Jautājums, protams, kādi ir instrumenti. Jā, viena lieta ir šis te līdzdalības budžets, jo viņš ir lielāks, jo tas instruments ir jaudīgāks. Es teiktu, ka tā pilsoniskā sabiedrība ir vienkārši tik mazs, tas slānis, ka dabūt tādu kolektīvu ar zinošiem cilvēkiem, kam ir laiks, kas var realizēt projekts, tā ir tā šaurā vieta. Un tāpēc, ja pēkšņi būtu daudz miljonu līdzdalības budžets, tad faktiski nebūtu, kas viņu realizē. Bet līdzdalības budžets ir ļoti labs mehānisms, jo mēs bieži runājam pagalmu nesakārtot vēl kaut kas. Ja? Tur ir vairāk segmenti. Pagalmos ir pirmkārt viena daļa, kas ir pašvaldības īpašums. Tur būtu pašvaldībai jāsakārto. Bet ir privāti īpašums vai kopīgs īpašums. Un tur sākās problēmas, ja, kad mums te ir kaut kas daļēji pašvaldība, daļēji vienai mājai, pieder daļēji otrai, un viņi varētu sakārtot šo vietu. Un tur būtu ļoti piemērots šis te līdzdalības budžets. Bet līdzdalības budžets ir tikai pašvaldību īpašumos, tu vari kaut ko attīstīt. Tas likumā. Jā, tad kaut kādai līdzdalībai jānāk ir arī no pašiem iedzīvotājiem, ja, kad tas projekts ir kopīgs, mēs te darām, jūs te darat, un mēs šeit kombinējam šo te. Labi, ja kā tu skaties uz, ir tāda forma, darbības forma, biedrībām kā iedzīvotāju padoms. Es zinu, pilsētās daudzās ir arī mums Jelgavas novadā, ir gandrīz katrā pagastā ir kaut kāda iedzīvotāju padoma izveidot, bet Jelgavā nav pilsētā. Kā tu, ja tev būtu nākotnē kāda lemšana Jelgavā, tu būtu par tādas iedzīvotāju padomas esamību Jelgavā vai tu domā, ka tie traucē, ko viņi te? Jo pa lielam tā iedzīvotāju padoma ir tikai kā konsultatīva padoma, kas tev var kā deputātiem var palīdzēt kaut kādu lēmumu pieņemšanai. Precīzi, tas jau ir tas viens bonus, ja, ka tev kā pašvaldībai vai deputātam vai tev nav jāorganizē tikšanos ar katru individuāli. Tev ir kāda cilvēku grupa, kas ir apkopojuši šo viedokli, un viņi, kā saka, tev kodolīgi tev pastāst, ko viņi vēlas. Ja, un tu atnāc satiecies, un tev ir tas ieguvums tādam kā deputātam vai iestādes vadītājiem. Viņš satiekoties ar to apkaimes biedrību, var uzreiz uzzināt, ko tad sabiedrība sagaida no viņa. Vēl viens mehānisms, ko es teiktu. Rīgā, teiksim, tas kalpo kā tāda politiskais tāds sākuma punkts. Ja, tu iemācies vienoties ar citiem cilvēkiem, ar saviem biedriem, ar citām apkaimēm, kas ir tas prioritāts, izvērtēt. Ja? Ok, mans jautājums ir sāpīgs, bet tu uzzini, ka viņam ir varbūt vēl sāpīgāks jautājums. Un tad tu saproti, visu nevar izdarīt. Un tas ir tāds treniņu laukums jaunai politiķu paudzei vai vienalga sabiedrības līdzdalības paudzei. Un ja pilsētā nav šī mehānisma, tad no kurienes rodas tie politiķi? Ja? Viņi visu laiku neko nezināja par sabiedrības līdzdalību, un pēkšņi viņi ir deputāti. Ja, tas, kā es teiktu, priekš tās politiskās attīstības tāds starposms obligāti vajadzīgs ir, jo šī diskusija jau ir jebkurā gadījumā. Vieni, kas iet sarakstā, viņi diskutē par programmu, ar iedzīvotājiem tiekās, bet šeit jau ir, kā saka, sabiedrības slānis, kas to ir jau darījuši varbūt gadiem ilgi un jau zina, kā saka, nakts vidū viņi pamodina, viņš jau zina, kas ir viņa rajona prioritātes. Tāpēc te ir daudz iegūmi, tas varbūt trūkums, kas varētu būt, ja, ka paprasa šīm te apkaimju biedrībām, vienā vietā viņi stiprāk, vienā vājāk, un nevar iegūt varbūt tādu kvalitatīvu informāciju. Ja, ko tagad, piemēram, izglītības ministrija, monitoringa sistēma, viņi no visām skolām nevar dabūt kvalitatīvu informāciju. Un skolas ir finansētas, bet ja mēs runājam par tādu brīvprātības principu,
tad paprasīt visām apkaimju biedrībām kaut kādu vienotu informāciju. Viņi teiks, mums nav resursu, mēs tādu neesam uzkrājuši. Zini, par šiem resursiem arī man ir tāds viedoklis, arī, kur iepriekš tu teici, biedrības, projekti un tā. Mans uzskats, ka biedrībā, ja tu taisi biedrību, lai rakstītu projektus tikai, tad tā nav biedrība. Biedrībā tomēr ir jābūt biedru skaitam, jābūt mērķim, konkrētam biedru skaitam. Vēl. Ir kaut kādam, es vispār uzskatu arī visiem tiem SIF-iem un MAF-iem un KKF-iem jādod tādām biedrībām, kurās ir kaut kāds konkrēts biedru skaits, tur, 50, 100, vienalga, kuras ir nodzīvojuši kaut kādus pirmos 2, 3 gadus pašas, nevis tikai kaut kādiem projektiem, jo to biedrības principu baigi bojā šie te visi projekti. Tu vari projektos piedalīties, tas ir forši, bet tev ir jāparāda, ka tu pats spēj izdzīvot, kaut kā tā. Ja ir vesels lērums ar biedrībām, kurām, neiedev telpas, čau, mēs tagad bankrotējam. Kas tā pa biedrību? Ko viņi, kaut kā... Tas būtu labs mehānisms, ja būtu šis te finansējums proporcionāls tam, cik paši ir akumulējuši, izdarījuši. Ja jūs norealizējat vienu projektu, jūs tur brīvprātīgo darbs, bet viņi var sarēķināt izmaksu veidā. Ja? Un teikt, jums te ir nosacīti 20,000 projekts, tad mēs dodam jums 40 no valsts. Jo tad nebūtu šis no ekonomikas terminoloģijas izspiešanas efekts. Jo tu dari to, kas saka, par ko tev vairāk maksā. Un ja Mēdīju atbalsta fonds maksā par izklaides šiem te podkāstiem, tad tie izspiež ārā kvalitatīvu saturu ar valsts naudu. Ja, tāpēc atbalsta mehānisms piekrīt ir ļoti jābūt uzmanīgam, lai neizspiestu ārā privāto iniciatīvu. Un bieži vien es redzu, mēs tur pieteicāmies 90,000. Tad jauniešu biedrība nevar dabūt 90,000, vienkārši katrs pa desmitniekam sametoties. Ja? Un šis lielais finansējums ļoti sagroza to motivāciju, un tas ir risks. Bet šajā brīdī, kad sabiedrība nav vēl Latvijā tik turīga, mēs tomēr Eiropas Savienības tā kā apakšgalā. Pašā apakšgalā. Pašā, diemžēl. Jāskatās, kā tos soļus spērt. Ja? Kas ir pirmais, vista vai olu? Ja? Vienbrīd mēs iedodam naudiņu, vienbrīd mums jāsagaida rezultāts ir. Un tas ir menedžējums jautājums. Katrā individuālā situācijā jābūt kādam atbildīgam, kurš piešķir naudu un par to domā. Ja, kādas tam būs ilgtermiņa sekas? Jā, tas tāds ir jautājums. Es piekrītu mūsu valdoņiem, kuri domā, ka tur vajadzētu likvidēt visus šos te fondus un ko, bet ir jābūt kaut kam, nevar tā galīgi nogriezt, bet kaut kādiem ir principiem jābūt, kas kaut ko uztur. Bet labi, tas pa lielām lietām. Jelgava. Es saprotu, jūs startējat pašvaldību vēlēšanās. Precīzi, mēs gatavojam sarakstu, vēl sabiedrību neesam iepazīstinājuši, tā kā tas būs tuvāko nedēļu jautājums, kad mēs nosauksim tātad sarakstu līderus un konkrētos cilvēkus, kas piedalās. Protams, tas galvenais stāsts ir, ka mēs gribam pārmaiņas pilsētā. Tīri politiski, ja tā valdošā koalīcija bijusi tuvu tiem 25 gadiem, un varbūt ir kāds jauns skatījums. Un tas mūsu cilvēku saraksts būs tieši tādi profesionāļi no dažādām jomām, ar maģistra grādiem, kas kaut ko ir dzīvē sasnieguši. Un, protams, viņi arī nav atkarīgi no pašvaldības. Ja? Tad viņiem nav obligāti jākļūst par deputātiem vai par kaut kādiem valdes locekļiem pašvaldības kapitāla sabiedrībā. Mēs vienkārši šeit dzīvojam, un mēs redzam, ka var kaut ko darīt savādāk. Noformulēsim to piedāvājumu, un tad sabiedrība arī iepazīstināsim konkrētas lietas. Man šobrīd ir tas fokus, ko es gribu likt iekšā programmā. Tas ir uz uzņēmēju darbības vidi orientēts, jo faktiski Jelgavas tā galvenā problēma ir būt par to Rīgas guļamrajonu. Jā, tad 25% brauc strādāt uz Rīgu, un tas ir forši. Viņi atved iedzīvotāju ienākumu nodokli atpakaļ, bet mēs esam absolūti atkarīgi. Mums ir izglītība finansē valsts, mums ir 7 miljoni no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, un mums ir šis te slēgtais iespējas izaudzēt pilsētu, tāpēc, ka viņi strādā Rīgā. Ja, un Jelgavā nekas nenotiek, tik liels kā Rīgā.
Un tāpēc, ka nav bijis šis fokus uz uzņēmēju darbības vidi. Un tā viena lieta, ko es teicu, nodalīt šīs pašvaldību kapitāla sabiedrības, tas ir tikai viens no tiem soļiem, ka tu dod skaidru signālu. Pašvaldība nodarbojas ar pašvaldības jautājumiem, mēs slēdzam līgumus un mēs atbalstam uzņēmumus. Ja, mēs negribam jūs izspiest ārā, mēs jūs gribam pievilināt. Ar ātrām būvatļaujām, ar piebūvēt ceļus, ko jums vajag. Mēs gribam zināt, ko jums vajag, lai jūs šeit būtu. Jo tas ir nepieciešams, lai iedzīvotājs skaits vairs nekristos tik strauji, bet lai vidējā alga arī kāptu pret valsts vidējo. Ja mēs šobrīd valstī vidēji ir augstāk nekā Jelgavas strādājošiem, mums vajag, lai viņi būtu lielāki, tad mums būs lielāka nodokļu masa. Tev tas redzējums uzņēmēju darbībai tā kā vairāk ražošanas virzienā vai pakalpojumu virzienā? Es teiktu, Jelgavai ir, es skatos no universitātes un no profesionālās izglītības iestāžu to fokusu. Mums ir 3 lieli bloki. Viens ir pārtiks ražošana, pārtiks inovācijas. Es vēl pieliktu turklāt to veterināru medicīnu. Tas ir viens bloks, kas ir ļoti spēcīgs. Mums arī Lijā inkubatorā Jelgavā, man liekas, puse no uzņēmumiem bija kaut kāda pārtiks inovācijas. Tad otrs ir meža sektors, kas ir gan mērīšana, gan arī no kokmateriāliem ražot mājas, mēbeles un tā tālāk. Tur mums ir gan profesionālās izglītības programmas, gan augstskolas programmas. Tur varētu arī piekabināt kaut kādu zemes ierīcību un tam līdzīgi. Un trešais segments, no kura es pats kā vieslektors universitātē lasu, tas ir informācijas tehnoloģijas, un tur ir tālāk kā robotu būve, droni un precīzā lauksaimniecība un tam līdzīgi. Šie ir 3 segmenti, kur mums ir katru gadu, mums 800 pāri studenti pabeidz augstskolu, un viņi izklīst pa visu Latviju. Un valstī tas ir labi, bet tas, ka Zemgalē paliek tikai 3. Jā, bet Zemgalē paliek tikai... Vispirms jau viņi arī atbrauc ne tikai no Jelgavas, viņi atbrauc arī no visas Latvijas, bet mēs viņus palaižam vējā. Principā es tā ierados Jelgavā, es pabeidzu vidusskolu Rīgā, bet bija 2000. gadā izveidot IT fakultāti, un es domāju, ļoti labi iespēja. Ja? Un pēc tam es pat nenožēloju, jo salīdzinoši ar RTU, kur es alternatīvu, kur stājos, kur bija 400 cilvēku kursi, tad šeit bija tā iespēja, ka tev ir laiks ar pasniedzēju ekskluzīvs dāvāts. Ja? Un tā šeit radās tas IT novirziens pirms 25 gadiem, un mani tas pievilināja pilsētai. Un tas ir jāturpina šī fokusētā uzņēmēja darbība. Tātad šajos 3 blokos. Ja, tātad tie var būt pakalpojumi, tie var būt ražošana, bet svarīgi ir, ka šie ir tie atbalsta mehānismi. Ko es no Liepājas dzirdēju? Bija viņiem šī ražots Liepājā izstāde, runāja ar viņiem, un viņi saka, es palīdzēju tam, es palīdzēju šim, tad tie klāsteri veidojas, kur šie uzņēmumi, inovatīvie, mazie projektēšanas uzņēmumi, kas nav lieli, tur ir 5-10 cilvēki, bet tā kā viņi projektē, viņi papildina viens otru. Ja viņi var ražot robotus, viņiem ir laba sinerģija ar ražošanas uzņēmumiem. Tev nav jāmeklē Latvijā, Lietuvā, kaut kur. Tev ir tepat blakus uzņēmums, kas var tavu automatizēto līniju uzbūvēt. Un vēl ir pilsētas grants viņiem. Ja, tātad šis mazais cukurgraudiņš, pilsētas grants, neskrieniet prom, darbojieties šeit. Ja, tātad tas ir nevis papildus vēl visiem valsts atbalsta mehānismiem, tieši pilsētas mērķēts grants. Un Jelgava arī varētu šajos 3 segmentos teikt, grants, mēs gribam, lai šeit rodās šādas darba vietas. Tas ir viens no instrumentiem, ko var realizēt. Universitātē ir tāds inkubators, turībā ir RTU. Universitātē ir savs inkubators, tad ir Lijā ir savs inkubators, un ir dažādas atbalsta programmas, bet es kā darbdevējs arī redzu, piemēram, no Jelgavas tehnikuma programmētāju. Šobrīd nav nekāda atbalsta mehānismu prakses vadītājiem. Un man šobrīd ir 22 cilvēki praksē. Tas ir pārprātīgi daudz. Tas ir šaušalīgi daudz, jo es vienkārši visiem Jelgavā saku jā, un viņiem īsti nav kur citur iet. Un es pat 5 no Valmieras es pateicu jā. Bet tad šie jaunieši ir pēc pāris gadiem gatavi cilvēku darbtirgu iet. Ja es viņiem pateikšu, vēlāk, viņi jau strādās Rīgā. Vismaz būs Rīgā.
es viņus mēģinu turēt, ja tā ir profesionāla izglītība, lai viņi ir Jelgavā, lai viņi iestājās mūsu augstskolā, lai viņi pabeidz šeit un lai viņi turpinātu strādāt Jelgavā. Protams, viens uzņēmums to nevar izdarīt. To varētu ar tādu sistemātisku praksi, bet uzņēmumiem īsti jau nav motivācijas. Jo kāpēc, lai tu apmācītu tik daudz darbinieks, ka tev pašam nevajag tik daudz? Jā. Man varbūt vajag 2 gadā, nevis 20. Tu praktikantiem vari piedāvāt, piemēram, apkaimes biedrībām mājaslapas pieskatīt, vēl kaut ko tādu. Tādu arī sabiedrisku aktīvu darbu. Tādus, kā saka, ir projekti, kam budžets ir tik niecīgs, ka es ar viņiem nenodarbotos. Bet, ja es tam klientam saku, tu apzinies sekas, tie būs praktikanti. Es minimāli tur kvalitātes kontroli un vēl kaut kas. Tas viņiem ir mācību uzdevums, un tev tā ir iespēja kaut ko dabūt pa lēto. Ir bijuši mums tādi projekti, ja? Un tas ir tas, ko es saku, ko var pašvaldība darīt. Pie friziera būs praktikants. Tādi ir rezultāti. Jā, ilgi sēdi, un rezultāts vēl nav zināms. Pārsteiguma momentam, jā. Pārsteiguma moments, jā. Tad, ja kāds ir gatavs eksperimentēt, un tieši tas, ko vajag šīs prakses vietas radīt. Un tas ir pavisam maza motivācija šim te prakses vadītājiem. Pašvaldība var tādu programmu realizēt, bet, kā es teicu, nevis visiem, bet šajos 3 strateģiskajos virzienos. Jo tu nevari virzieni, kuros attīstam to. Jo, ja mēs mēģināsim visiem to piedāvāt, mēs nevarēsim konkurēt ar visām pilsētām. Mums ir jāstiprina savu prioritārie virzieni. Tas interesē universitātei. Viņi grib šādā virzienā domāt, stiprināt savas zinātniskās spējas, studenti piesaistīt. Respektīvi attīstība, pilsētas attīstībā pakārtota universitātes labākajiem virzieniem. Jā, un arī... Es nevaru teikt, ka ekonomika nav laba. Tas ekonomisti ir, kā saka, visās jomās vienādi. Bet visās 3 ekonomika vajag, jā. Jā, ekonomisti, juristi, viņi ir, kā saka, nav šā segmentēti. Bet jūs kā JKP, kā jūs sauc JKP? Jaunā konservatīvā partija, jā, saīsinājumā. Jo JKP man, kā Jelgavniekam, tāds dažādas asociācijas izraisa. Jaunā konservatīvā partija jūs tā kā atsevišķi, jā, bez, tur... Bez paristiem, kuri mēs runājām ar visiem tātad sarakstiem, un rezultātā mēs ejam atsevišķi. Jā. Vai vajadzēja iet kopā? Katrā sarakstā cilvēkiem ir kaut kādas ambīcijas un savu plāni, un tas ir tad latviešu mentalitāte. Jo man ir jāatvainojās, kad es iepriekš arī mūsu savstarpējās sarunās es nebiju baigi iepazinies ar jūsu to partijas mājaslapu. Jums ir tik daudz pašvaldībās deputātu, un man likās, ka tur jau tu vienīgais esi palicis tajā partijā. Jā, man vakar Twitterī viens rakstīja, jums jau partija tur ir beigusies, un es viņam rakstu, mums ir 1021 biedrs. Jā. Un nepateikšu 14 pašvaldībās, jā, deputāti. Tā kā, un gatavojam mēs arī 15 sarakstus, kur startēsim, jā. Daudzās vietās kopā, kooperējamies. Jelgavā nekooperējamies. Bet, ja vēlētais gribēs pārmaiņas, tad tā nav problēma. Tad iet paši, un tad nav pēc tam viss šīs draudzības, kur aiziet kopā, bieži vien sanāk vairs nedraugi. Bet, teikšu tev paldies par šo sarunu. Man ļoti patika tie attīstības virzieni. Tas loģisks gājiens, esošas lietas salikt konkrētās, nevis tur, saules parks. Kādā jēgā? Vai tur labi, kas bijuši visādi projekti. Jā, tie virzieni un atbalsta mehānismi konkrētām lietām, lai tie virzieni tiktu spēcināti, ir ļoti apsveicami. Vēlēšu izdošanos. Paldies. Vismaz, cik jūs plānojat? 2, 3 vietas? 4? Mēs, ko iegūstam, to kāds zaudē. Ja? Par zaudētājiem nerunājam. Bet mēs gribam, lai var izveidot jaunu koalīciju, lai arī tie, kas līdz šim ir varbūt deldējuši biks, lai viņi var parādīt beidzot savu programmu un nodemonstrēt. Ja tas varētu būt 2, 3 vietas, manuprāt, un pārējie izdara savu mājasdarbu, sanāk, jaunu politisku
koalīcija pilsētā, kur var piedāvāt. Katrā ziņā neapskaužu, jo loģiski domājot par nākamajiem 4 gadiem un esošo budžetu, visu cieņu, kad uzņematies šo nastu vilkt, bet lai izdodas. Paldies. Paldies tev par sarunu.